man ir liels prieks jūs šodien satikt te pie sevis. Un, kā jau daudzos šajos raidījumos pirms tam es ar pāriem tiekos, lai uzzināt, kāds tad ir katra stāsts, kas ir tas, ko jūs varat pastāstīt par savām attiecībām, ar ko varat padalīties. Un tāpēc varbūt tā lēnām, kamēr mēs iesākam, jo es tiešām neko daudz arī par jums nezinu un par jūsu stāstu, tad jūs varbūt varētu padalīties katrs atsevišķi ar to, kā tad jūs iepazināties un kāds ir vispār tas jūsu iepazīšanās attiecības stāsts. 1900, mēs esam pagājušā gadsimta cilvēki. Mēs iepazināmies pagājušā gadsimtā. 1978. gads. Viņai ir bizītis. Man ir nošmulējies tāds skolnieku uzvalciņš. Visāk sakot, mēs esam klases biedriem. Ja tā iepazīties. Un kura klase tad tā ir? Pirmā klase. Pirmā klase no pirmās klases. Mācījāmies kopā no 1. līdz 8. klasē. Nu, tajā laikā bija 8 pamatskolā. Lūk, un tad, tas tā, ja no manas perspektīvas. Jā. Tajā brīdī viņi man ir tikai klases biedri, no kuras ļoti ērti norakstīt mājas darbs. Viņi labprāt deva. Bija atvērties šādai sadarbībai. Jā, nekas vairāk tur tāda vajag interesi nebija. Un pēc tam mūsu ceļš šķīrās, es aizgāju uz citām skolām, viņa aizgāja uz citām skolām. Tad mēs satiekamies savukārt savu bērnu kontekstā skolā. Atkal skolā, bet jau savu bērnu, dēļ saviem bērniem. Meita mācījās vienā skolā ar Aleksandru Gintas meitu. Mācījās vienā skolā. Un tad tur es satiekamies atkal. Uz pirmo brīdi arī tas, viņi man nekas vairāk nav kā vienkārši bijusi klases biedrene. Un tavu bērnu klases biedru mammu. Jā, bet tad tā atslēdziņa ir tango īstenībā, tāpēc, ka Gintai ir tango skola, un es vienā brīdī man piešķirās tā tango ideja. Un es vienkārši, es biju Facebookā pamanījis, ka viņai tā skola, un tas bija pirmais cilvēks, kam uzrakstīt heitu. Ka man ir tāda ideja, ka es gribu kaut ko. Jā. Tad arī pēc tam jau kādu brīdi esot tajā tango, es ieraudzīju kādu arī kaut ko citu ārpus bijušās klases biedrenes. Bet klases biedrene un arī pēc tam pēc skolas jums nekādu kontaktu nekas nebija. Pilnīgi tā kā un pēc tam satikāties. Jā, nekādu kontaktu. Skaties, mēs pa vienā punktā, mēs šķiet esam strādājuši vienā televīzijā kaut kādu laiku. Jā, bet mēs gājām, mums kaut kā tā, acīm redzot, kā nesastapāmies. Paralēlās ielās, jā. It kā vienā ēkā. Bet pēc arī, manuprāt, cik es no Gintas stāstiem esmu sapratis, kāda viņa bija toreiz un ko viņa domāja un ko viņa darīja toreiz, tad mēs arī bijām absolūti paralēlas pasaules. Labi, ka nestakām. Atšķirīgas ļoti pasaules. Labi, tas tādā faktuālā ziņā, bet domāju, tad, kad tu saki, ka tu aizgāji uz tango un lēnā garā, ka jūs sākāt, acīm redzot, kaut kā krustoties savās pasaulēs, kas ir tas, kas tev viņā uzrunāja, kā tu ieraudzīji viņu kaut kā savādāk? Ir baigi grūti īstenībā pateikt tādu kaut ko stipri vienu vai kaut ko ļoti konkretizēt, tāpēc, ka tas ir ļoti caur to tango. Jo tas tango mainīja mani un mainīja to, kā es vispār skatos kaut kā apkārt. Un man liekas, ka bez tā nevar uz šo gadījumu skatīties īstenībā. Un tango... jā. Es ieraudzīju ļoti dzīvu sievieti, kādu izrādījies, kā bija izrādījies, iespējams, bija meklējis kaut ko apzināti, neapzināti vienmēr. Jā. Laikam tā drīzāk. Dzīvu. Tādu. Tādu ļoti, jā. Un vienlaikus tādu, kura spēja būt tik pieņemoši, jo tas tango vīrietim ir drusīt izaicinošs, maigi izskoties sevišķi sākuma posmā, jo tas ir tāds... Pat tiem, kas ir dejojuši citas dejas, reizēm mēdz būt tā, ka viņš ir diezgan izaicinošs un nākās demonstrēt
savu nevarēšanu, savu vājumu, no otra cilvēka priekšā un reāli sievietes priekšā, jo sieviete ir partneri. Un tas par to es vienmēr esmu Gintai ļoti pateicīgs, ka viņi spēju pieņemt to vājumu otra cilvēka tādu, lai varētu, jo bez tā nevar, tad kā tam jāiziet cauri. Lai tā neērtā vieta tāpat būtu iespējama un diezgan tāpat izturama. Jā. Tas tā. Bet tā pateikt, man liekas, kāpēc man tieši šis cilvēks klikšķi, es nezinu, vai kurš to vispār var, kāds var. Kaut kādu pieturas punktu skaidrs, kad, jo es domāju, gan jau tur tango bija arī citas sievietes, nav jau tā, ka tur bija tikai viena sieviete. Taisnība, protams. Jā, un ar citām kaut kā nebija šī te klikšķa. Tā kā kaut kas jau tur ir tāds, ar ko viņi atšķīrās no tam citām un kas tieši viņi uzrunāja. Varbūt vēl kaut kas ienāks prātā. Jā, savukārt no tās manas perspektīvas, tad droši vien arī ir tās mūsu dabas un rakstura atšķirības. Man tie pieturas punkti, viņi tādi spilgtāki varbūt ir nekā Gunter to stāstīja. Jo, no pirmās klases neko neatceros. Mēs tikai vienā skolas klases fotogrāfijā tur visiem paceltajām rociņām bērniņi, vai ne? Tad mēs tur varam saskatīt, kurš tur kurā vietā sēž. Bet tā mūsu klasē bija, mēs bijām liela klase, un tur bija daudz meitenes, bet mums, paldies Dievam, bija apmēram pusi puikas. Un tad tās visas meitenes, viņas tur sēdēja tajos pirmajās solos. Tad sēdēja tāds pulciņš džeku, un tad sēdējām mēs ar manu solu biedreni. Un, kā jau Gunters teica, skaidrs, ka tajā vecumā, ja man nav grūti to mājas darbu uzrakstīt, ja tam manam klases biedram, tādi forši tie džeki mums tur bija tad, ja viņš prasa norakstīt, kas man kāpēc man nav, es tam vispār nepiešķīru nekādu nenozīmi, ne vērtību. Man ir, man no tā mazāk nepaliek, vai ne? Protams, ka iespējams, ka no šodienas perspektīvas skatoties, ka tas, ka tas kaut kādā mērā varbūt tur ceļ, nezinu, tās klases biedriņas vērtību, drusciņu vairāk tu var izdalīt viņu tajā, to citu klases biedriņu, tajā vidū. Varbūt, es nezinu, vai tas tā bija. Kā tu teici, bija viegli norakstīt, vai ne? Man liekas, vērtīgāks ir tās meitenes, no kurām var norakstīt. Ne? Tā nav. Vienīgi es tā domāju, kaut kur tas jau tur parādīja to tavu atvērtību, kaut kādam atbalstam citiem. Ja? Šis droši vien ir tas, ko es arī uz kurienes mēģinu to virzīt, to, ka ja man ir, un man tas sanāk, jo man ar tām skolas darbiem man vispār nebija grūti, es biju sportiste, un es kaut kā biju iemācījusies tā ļoti fokusēti uzrakstīt tos mājas darbus, man viņi vienmēr bija, man bija labas atzīmes. Es vispār nepūlējos, līdz ar to, tā kā man tas nebija grūti, tad man arī nebija žēl viņiem dot to norakstīt. Un jāsaka tā, ka tad pēc 8. klases daļa mūsu klases biedru aizgājusi tur tehnikumiem un kaut kur, un es nepamanīju, ka viņš aizgāja. Tieši tik maz svarīgi tas bija. Bet, tad bija kaut kāds tas punkts, es atminos, bija LNT un Pits TV laiks, kad mēs tur kaut kur pa vieniem gaitiņiem staigājām, bet tas bija, tu tur sēdēji tik ļoti kaut kur tur augstu un tālu un pilnīgi tur citā nodaļā, un man nelikās, ka, un tur bija tas, mums bija šās klases, bet ko es ar viņu runāšu? Man nekas nav ar viņu runāt un viss. Un tieši tāpatās arī tajos punktos, kad mēs mūsu meitu skolā satikāmies, mums meitām ir pāris gadu atšķirība, un līdz ar to vienkārši es pēkšņi atopos, ka tajā skolā, kur iet mana meita, es tagad sastopu 1. septembrī, es viņu pamanu pa gabalu. Es domāju, Jēziņ, ko es ar viņu runāšu? Es pagriežos un ātri prom, jo tās nepatīkamās situācijas, kad satikties un tā tad kā labdien, jo nevienam jau neinteresē nekas par to. Un tad tur bija vēl viens punkts, kas jau bija ziemā, kurā atkal tas klases biedrs nāk. Bet labi, jau tā tikšanās ir nevis skolas ārpusē, bet skolas gaitenī. Tā kā pilnīgi izvairīties nevar, vai ne? Es domāju, labi. Es viņu pasveicināšu, bet arī tikai es izlikšos, ka es ļoti steidzos, jo man pilnīgi
es neciešu situācijas, kur es tas stīvais, nu tad kā tev iet, paldies, man iet labi, un tā kā skaidrs, ka nevienam neinteresē, kā tam otram iet, jo nav jau pa ko runāt. Bet, nu, tad, kad pienākta mācību gada beigas, un nu, tad bija privāta skola, un skola ļoti rūpējās par to, lai tie vecāki tur vienmēr būtu klāt. Un tur atkal ir tas skolas pasākums, un atkal ir burziņš. Atkal ir tas burziņš. Nu, labi, nu, tā kā nu, jau ir laikam jau nepieklājīgi izvairīties. Nu, labi, nu, es atceros, kaut ko mēs tur tādu tīzlu parunājām. Bet, nu, jā, nu, tā kā, bet es tā kā atceros, izrādās, jā, tāds bija, nu, tā kā pat normāli mēs parunājām, bet, nu, viss un atkal aizvērās tas viss ciet, un tad, jā, un tad... Kāda īpašā interese nebija. Vispār, tā tieši nulle, vispār nekāda, jo nu, fonā joprojām bija tas, cik ļoti man negribās tikt, nu, tā kā sarunāties par neko. Nu, bezjēdzīgi. Jā, un tad tas man uzrakstīja vasarā, jā, klausies, tev ir tango skola, es te pamanīju, nu, jā, ir. Nu, man interesē. Es domāju, forši. Tango vienmēr ir vajadzīgi vīrieši. Vai ne? Jo atšķirībā no, nu, piemēram, Itālijas vai Argentīnas vai Turcijas, kur vīrieši tipiski dejo vairāk, no Austruma Eiropā ir tā, ka nu, sievietes tipiski grib dejot, un vīriešiem nu, dažādu iemeslu dēļ, tur nav tradīcijas, nav redzēti tēvi, kuri daudz dejotu. Nu, ir tikai dažiem paveicies, vai ne? Bet lielākā to es diemžēl nav. Līdz ar to tā dejošana tāda sieviešu lieta. Un to katrs vīrietis, kuru interesē dejot, ne, tango studijā vienmēr ļoti ir gaidīts. Un es domāju, forši, mums būs rudenī vēl viens džeks. Nu, satikāmies, parunājāmies, nu kā jau, nu, kārtējais tango interesants, man tādu ir, nu, katru rudeni daudz, vai ne? Šitas traks skanēs. Es viņu ieliku jauno iesācēju grupā, visu, un aizmirsu par to. Nu, un tad es pat nevaru pateikt, nu, gads, pusotrs, 2. Kaut kas tāds pagāja līdz brīdim, kad es, nu, kā es jau redzu tos mūsu tango studentus, un skatos, nu, daži ir jau sen vairs, daži jau ir prom, un ir daži tie uzcītīgākie, kas tur turpina kulties, vai ne, un sāk parādīties tais mūsu tango deju vakaros. Un es padomāju, neko džeks ir kaut ko iemācījies. Par to pusotru gadu. Jā, pat, nu, man precīzi nav. Nu jā, no apmēram. Par šo te laiku, viņš kaut ko iemācījies. Nu jā, un tā kā atkal tā mana kā studijas vadītāja misija ir atkal pieskatīt, ja mums ir kādi talantīgi studenti, nu, ka es mēģinu viņus vairāk iekļaut tajā studijas dzīvē, nu, vienkārši, lai veidotu to studijas kodolu. Nu, un tā mēs kaut kā sākām tur pa tango sarunāties. Mēs sākām praktizēt kopā, nu, tā kā, jo man likās, nu, tāds perspektīvas džeks, nu, tā kā man ir jēdzīgi, ka tās pieredzējušās tango sievietes, ka viņas atbalsta tos jaunos partnerus, jo kā tad, lai viņi iemācās dejot? Un es ārkārtīgi labi saprotu, ka, lai cik bieži un daudz trenētos, to nevar izdarīt uzreiz. Un tas ir tas, ko es pirms tu sauc par to pacietību. Jo es te labi saprotu, ka mācīšanās prasa laiku, un tas nevar notikt uzreiz. Un, protams, kā cilvēks nevar iemācīties, ja viņu steidzīgi. Ja? Tā kā, tāda ir tā mana perspektīva. Tā bija tāda nopulētā pusīte, bet, principā uz to var skatīties tā ļoti vienkārši. Tango trūkst vīrieši. Un tad, kad ierauga, ka ir parādījusies jauna gaļa, un ja vēl viņi diezgan labi kustās, vajag ņemt, audzināt, izaudzināt savu normālu dejotāju. Jo skaidrs, ka tie Ginti dejo jau sen ļoti sen un dejo ļoti labi, un partneru trūkumu viņi arī izjūt ļoti nopietni. Šis ir ļoti labāk, jo labāk tā sieviete dejo, jo grūtāk viņai ir atrast atbilstošu. Līdz ar to. Nav Latvijā neviens tāds veikali, kurus varētu aiziet uz un izvēlēties, kā tas varbūt būtu, nezinu, tur pat tās Argentīnā vai Romā, vai Itālijā vai Turcijā. Un te, paldies Dievam, to arī nebija pārcēlusies vēl tur, kur var izvēlēties. Nē, jo viņiem tur tango studija ir pietiekama, bet Latvijā te to interesantu, kas varētu atnākt pie mums uz studiju. Cerams, ka viņi ir vairāk nekā tādā Buenos Airesā, kur tango skolas ir burtiski katrā kvartālā.
Jā. Nu, labi, bet kurā brīdī no tāda mentorējuma gaļas gabala, kuru var forši tā kā paņemt savā paspārnē, tur radās kaut kas vairāk, nu, kad tu uz viņu paskaties visdrīzāk savādāk. Tas var būt ne tikai mans tango partners. Ja. Man kaut kā ir prātā tas posms, es biju precējusies, un Lunders bija precējies. Un tur droši vien to savu pusi, tad tu pats vari droši vien nokomentēt. Manā dzīvē bija iestājies posms, kur ir skaidrs, ka tā vecā sistēma, ka viņa ir savu laiku nokalpojusi. Un ka pēc tiem 12 gadiem, ko es biju nodzīvojis tā brīža laulībā, ka tas tā vairs nestrādā. Un, protams, ka tajā brīdī, kad tās pārmaiņas galvā, viņas varbūt vēl nav noformulētas līdz galam, vai viņas varbūt jau ir, lēmums ir jau pieņemts, bet ir ļoti bailīgi kaut ko mainīt. Un tas ir tāds ļoti tāds, es pēkšņi nevaru atcerēties, tās vulnerable, respektīvi. Tāda ievainota, tad jāēla vieta, kurā tu esi. Ļoti ievainojams posms, un, protams, ka tajā brīdī, ja ir kāds, ar ko parunāties, ar kuru sākumā vienkārši tādu atbalstu, kā tev iet, kā man iet. Vai ne? Un tā ir tad ļoti auglīga augsne, kurā brīdī, kad mēs sajūtam, kad ir kāds, ar ko var apspriesties, tur nav sākumā, tur nav pat idejas par seksu, tur nav idejas par kaut kādu nākotni. Vienkārši tajā brīdī ir tik ārkārtīgi svarīgi, ka ir kāds vienkārši, kas tev turklāt bijušais klases biedrs. Ar kur izrādās var tomēr vairāk kaut ko dziļāk parunāt. Tas izrādās pilnīgi droši. Mēs apmēram esam gandrīz vienā podiņā čurājuši. Pilnīgi droši. Savējais. Pilnīgi savējais. Gandrīz tā kā brālis. Par apspriesties par to, kā iet grūti un padalīties. Un tas, man liekas, bija tas tāds ārkārtīgi svarīgs punkts. Lai tajā augsnē kaut kas iekristu. Tā ir arī kaut kāda tāda draudzība, jo viena no tādām būtiskām sastāvdaļām attiecībās ir tā draudzība. Ja? Un, ja viņi jau ir uz tādas labas bāzes, un tad vēl tādā jūtīgā periodā, mēs viens otram esam tajā vietā, tur ir tāda. Turklāt, es tikko atcerējos, mums bija viena diezgan gara saruna, kurās Gundaram ļoti skaidri teica, klausies, zini, kas ir? Mēs varam dejot, mēs varam praktizēt, bet mīļāko es nemeklēju. Konkrēti robežas uzreiz nospraust. Viss ir uz galda. Viss ir, seksa nebūs. Te, protams, vispār nav diskusija par to, ka ļoti daudz runā vispār par deju kā tādu vēl intīmāku pasākumu nekā seksu un tā tālāk. Un tas ir alažiņa, tas diskusija par to, vai tango ir seksuāls vai sensuāls. Un, ja mēs tajā mūsu sarunā kaut kur varbūt aiziesim arī par tango apspriešanu, tad, protams, tas ir par to pašu, mēs jau jūtam ar savu ķermeni, bet, kā tu bieži mēdz teikt, ka vīrietis tango laikā nedomā par seksu. Jo tur nav laika domāt par seksu. Jā, bet tā saruna mums bija, kur es teicu, mēs dejojam, mēs trenējamies, seksu nebūs. Tā kā nekad. Un tu biji gatavs parakstīties uz tiem noteikumiem, ja? Jā. Nē, es absolūti respektēju. Kā savādāk. Bet es domāju, ka redz kā, tango... Es domāju, ka jebkura deja, jebkura pāru deja, viņa ir baigi ceļ to libido. Viņa vēl ārā no cilvēka tās dzīvības sulas riktīgi. Un tas, man personīgi, tas pamodināja daudz kaut kādas tādas iekšējas sajūtas un tādu kaut kādu iekšēju spēku, kādu es pirms tam nepazinu. Un to tu piedzīvoji, to pamošanos viņas klātbūtnē? Nevis kādu citu cilvēku. Jā, es domāju, ka tas uzreiz ļoti sasaista. Nesasaista, bet pievelk, kā magnēti. Es domāju, ka tas ir ļoti ar to saistīts. Viss kopā. Iziešana no iepriekšējās dzīves, tas deja, kas uzceļ to dzīves garšu, ļoti, ļoti vairo. Un līdz ar to arī tas kopā, es domāju, ka viss tas saslēdzās. Jo tas tā strikti novilktā robeža, viņa vienkārši plūdēna tika pārkāpta bez jebkāda pretspēka. Jebkādas nožēlas vai bažām vai
Bāžas bija, jā. Nē, man nebija. Tu jau ar to robežu nebija nostrāvus. Nebija gan, jā. Nu jā, bet tad sanāk, jūs abi bijāt attiecībās, jums bija kaut kā tad jānobeidz tās attiecības, lai varētu tā kā, jā. Kad nemaz tik vienkārši tur tas viss tā nebija. Bija sarežģīts posms. Es izgāju pirmais, kā es to saucu, izgāju pa vārtiņiem. Pirmais, un pēc tam Ginta bija ilgāk. Diezgan ilgi. Jā, bet par to, ka atkal, tā kā mēs nevaram, kā jau Guntars teica sākumā, mēs nevaram runāt par šīm attiecībām, tā kā izslēdzot tango komponenti. Nu, nevajag arī, tas jums ir klātesoši no rīta līdz vakarai. Jo, tas, ko rada pāru deju kopsumā, ir tur visu to sarakstu ar visiem laimes hormoniem, par kuriem mēs lasām grāmatās, kaut vai no tā vien, ka mēs esot kontaktā ar otru cilvēku, tā kā aiztiekot viens otru, mēs dabonām gan oksitocīnus, gan serotonīnus, kas, protams, paver to, tā kā mēs jūtamies no oksitocīna, mēs jūtamies tuvāki, vai ne? Un no serotonīna mēs izjūtam lielāku apmierinājumu no šī viss, kas notiek. Līdz ar to mēs varam vairāk atklāties, mēs varam iegūt lielāku gandarījumu, kas aizved mūs uz dopamīnu, vai ne? Pēc padejošanas mums ir faktiski visai tango pasaulē, un droši vien arī citās dejās tā ir. Ir runa par to, ka cilvēki ir priecīgi. Cilvēki ir, viņi dabū gandarījumu no tā, ka viņi ir kopā, vienalga, vai mēs sēžam pļāpājam, vai mēs ejam dejot. Un droši vien, ka arī tajā kā attīstījās tā viss tas mūsu stāsts, tam, arī šim, protams, tur ir liela nozīme. Tas, ka mēs varam runāties, B, mēs sajūtamies tuvāki, un tur ir gan tā runāšanās, gan arī tā dejošana, viņa tā kā vienu otru papildina. Un man joprojām šķiet ļoti atvieglojoši tas, ka tango cilvēki ir pieskārieni cilvēki. Viņi arī satiekoties, atvadoties, tas ir apskāviens. Un tas ir tik sasodīti, atvieglojoši, ka ir iespējams apskāviens bez jebkādas seksuālas kaut kādas idejas tur apakšā. Cilvēcīgs. Vienkārši cilvēcīgs tuvums. Un tas tango to kaut kā forši iedod. Tas kļūst par loģisku tādu. Un tu vari sajust otru cilvēku, ļaut viņam sajust sevi, un tajā nav nekāda šīta līmeņa, jo nevajag. Jo pilnīgi nevajag. Jūsu stāsts var kaut kur vispirms sākās tādā cilvēks. Tas ir tas stāsts cilvēcisks stāsts par kaut kādu atbalstu un viens otru piedzīvošanu tādos, arī sevi mainošos brīžos, jo tu arī ļoti tā interesanti. Man, protams, interesē tas, ko tu teici par, ka es pats mainījos un ka tur ļoti daudz procesu notiek. Man tikai bail, ka, ja tu sāki stāstīt, ko tas prasa, kad būs vēl mazāk vīriešu tango, jo izklausies, ka tas nav nemaz tik vienkārši, ka tur tomēr tev ir jāpiedzīvo kaut kādas tādas arī ievainojams visdrīzāk pieredzes, lai atvērtos, lai tu varētu ļauties kaut vai tam vienkāršajam pieskaram, tam vienkāršajam apskāvienam, kas tajā pasaulē. Jā, tas ir transformējoši. Jā, bet ir to vērts. Skaidrs. To tu tagad otrā pusē iznākot var pateikt. Jā. Jo tas ienes arī visā pārējā dzīvē tās lietas un izmaiņas, kā ir to vērts. Un kas ir interesanti, ka arī un tad droši vien tu varēsi no savas perspektīvas pastāstīt, kā tu to redzi. Tas, ko no sievietes perspektīvas, tad, kad jauns tango dejotājs atnāk, tad viņam ir pirmā tā bieži vien mēs sastopamies, ka viņam šķiet, ka ir svarīgi šausmīgi daudz visādas gudras figūras un tur sarežģīti dejot. Un tas nevienai sievietei vienkārši vispār nav svarīgi. Tieši cik sarežģītas kustības tu tur dejo. Tas, kas ir svarīgi, ir kā tu apskaujies. Kad tu esi ar rūpēm, interesi, ka tu negrābsties, ka tu nepalaid rokas. Jo, protams, kā tango pasaulē nav atšķirīga no pārējās pasaules. Mēs visi cilvēki esam cilvēki. Jā. Bet tā apskaušanās ir svarīgāka, un tā uzmanība un interesi no otra cilvēka ir svarīgāka par visu. Un tas cilvēks var netik labi dejot. Un varbūt netik ideāli dzirdēt mūziku. Bet, ja viņš labi apskaujās, tad sievietē tas ir tango. Es
tagad uzņemos, protams, lomu runāt visas pasaules sieviešu vietā. Iespējams, ka kāda ir savādāk, bet vismaz no tās manas perspektīvas un no tā, ko es zinu no savām tango paziņām, tas ir primāri svarīgi. Tas vīrietis nevis dejo pats ar sevi, bet viņš dejo vispirms ar mani un pārējais nāk pēc tam. Ka viņš ir uzmanīgs, ka viņš tevi redz. Interese, un tas neseksuāli, bet cilvēcīgi siltais kontakts. Tas ir tas, kas tur ir tik svarīgi. Es teiktu, tā kā es tiekos ar cilvēkiem, varbūt negluži dejā, bet te uz dīvāni. Es teiktu, ka sievietes saka to pašu arī par vienkārši attiecībām ikdienā, jo skaidrs, ka ļoti bieži es taču reku tādu žestu un šādu žestu, bet ja tu neesi klātesošs un tu nepamani otru un nepamani, kas viņam ir svarīgs, tad tie žesti īpaši neko daudz nedod. Jā. Tā kā ir svarīgi, ka vīrietis dejo nevis pats ar sevi, bet viņš dejo ar mani. Tad... Tas ir ļoti līdzīgi, kā mēs precīzi kā dzīvē. Sākumā tas puisītis mācās staigāt, kad viņš ir iemācījies staigāt, viņš sāk visādi iznesties, visādi zīmēties, rādīties un visu kaut ko, raustīt meitenes aiz bizēm un, mētāties ar akmeņiem. Un tad pēc tam viņš sāk, kad viņš pieaug, tad viņš ieraug tās vērtības kaut kā citā. Kā tas ir pilnīgs spogulis. Jā, man arī liekas, ka ļoti tāds uzskatāms piemērs tāpat kā ir arī dzīvē. Jā, nevelti taču tas Ukraiņiem ir viens tango dejotājs psihoterapeits, viņš arī tas Igors Zabuteli. Viņš kaut vienā no savām grāmatām tur rakstīs, ka viņš 10 minūtes pavērot, kā pāris dejo, viņš var pateikt vairāk par šo pāri nekā pēc stundas terapijas kabinetā. Sevišķi tie, kas ir pāri pa dzīvi. Tas jau ķermeņi jau nemelo. Viņi tādi, kādi ir, un tur viss beigas skaidrs. Un tas ir sasodīt atvieglojoši. Arī tieši tas, ka tie ķermeņi nemelo. Ka tā nav jādomā, kāds es tagad izskatījos, vai kā es tieši tur tagad, kā tā tu izskaties, tāds, kā tu izskaties. Labi, bet drīzāk to tu vari pateikt tagad pēc daudzu gadu praktizēšanas. Es domāju, tad, kad tu sāki, tev arī bija tik vienkārši, tas man nesanāk, un mans ķermenis reku šitā. Tad, kad es sāku, tas ir pa vecumu. Tas ir tāds, tīņa, tāds. Tas tāds, un tad ir, es domāju par tango. Par taviem gadiem. Jā. Es saprotu, tango tīņa. Tango tīņa, bet vecuma ziņā, cik tev bija? Nav svarīgi. Tāpat tās tīņas. Kurš tie uztverē? Pēc savas uztveres. Tango tīņa, tad tajā brīdī nav jau tās apziņas, lai varētu ieraudzīt tās vērtības. Protams, kad ir struggles, kad es nevaru tur tā kā tie lielie džeki, wow, kā viņiem tur smuki sanāk. Un tad palīdzējām, tev bija tā atbalstošā sieviete blakus. Es kā tagad atceros, ka kaut kādā no festivāliem atbrauc Akins no Turkiem, no Turku džeks, nenormāli krūts. Viņš ir superīgs dejotājs, spēcīgs. Viņi ar Gintu dejo, un es domāju, pāc, es nekad tā nevarēju. Es nekad tā nevarēju. Vispār jau var. Tikai prasa bišķi. Tad mēs redzam, kā uz tango nāk mācīties dejot dažādi pāri, kas ir pa dzīvi pāri. Un tā ir pilnīgākā klasika, kur sieviete, es atvainojos, drāž to vīrieti un saka viņam priekšā, kas viņam ir jādara. Tu nepareizi kusties, un tev šitā bija jādara. Un tā. Tā vietā, lai būtu atbalstoši un pacietīgi tas, ko tu saki, ko tur vajag. Ja? Pat cilvēki, dāmas, kas ir atbalstošajās profesijās, psihologi, sociologi, kas, kā mēs zinām, psihologam nav jāfunkcionē labāk par klientu. Ja? Līdz ar to mēs esam arī turpat un ir arī, es, protams, esmu pieredzējis to brīdi, kad vienkārši man ir jāiekož mēlē, lai es tagad neteiktu, jo, ja mēs daram visu vīriešu vietā, tik labi dzīvē kā tango, tad kas mums liek domāt, ka viņš kaut ko darīs pats? Tā kā priekš kam? Un tas ir precīzi tieši tāpat kā dzīvē, arī tango. Tā sievietes vēlme aizskriet vīrietim pa priekšu, izdarīt ātri, lai tikai, es izdarīšu to, lai ir labāk. Jā, labāk, vai ne? Jo es zinu, kā ir labāk tas ir. Kādreiz, ja tās meitenes saprast, cik ļoti viņas nodara pāri tajā brīdī tam tango kopsumā un vispār tā vīrieša spēja iemācīties. Jo, ja tu pret vīrieti izturies, kā pret nejēgu, kurš neko nemāk, tad ko tad tu gaidi? Kaut kur jau arī savām attiecībām, jo ļoti bieži jau runā par to, kā man gribētos, lai viņš ir tāds vīrišķīgāks, uzņemās atbildību tā tālāk, tikai man pašai nav ne pacietības, ne izturības, tā kā pagaidīt, tā kā tu saki, ka tas pusaudzis nosacīti tur attīstīs tās spējas. Pusaudzim ir jāļauj izdauzīties, tas...
Tas, ko tu minēji iepriekš, šis skanēs drusku kontroversāli, bet tas beig iekļaujās tavā podkāstu nosaukumā. Ja tā tango uztver kā metaforiski, sānsoļi mūs tikai uzlabo. Tāpēc, ka dejojot ar citām partneriem, es kļūstu labāks. Tikai dejojot ar citām partneriem, es varu sākt saprast, kurā vietā es kaut ko varu pats, un kurā vietā īstenībā man pastāvīgā partneri man kompensē. Tā kā... Jā, nē, es varbūt vēl kontroversālāk to visu padarīšu. Vispār, ja mēs skatāmies uz sānsoli, tad ļoti bieži ir, kad sānsols var arī uzlabot attiecības tieši tāpēc, ka tur ir arī šī te komponenti, ka vēl kāds cits iekāro man partneri. Tur ir savi procesi, bet... ne bez tā. Jā, bet visdrīzāk tas, par ko tu runā, kā tur mums ir jāpaskatās tā kā mazliet plašāk, jāizmēģina sevi dažādos tā kā kontaktos, zinot, protams, robežas. Un kaut kur jau tas tango iedod kaut kādu ietvaru, kurā tad to var darīt. Jo tā ir dēja, tas man uzlabo manu kaut kādu spēju būt elastīgākam un pielāgoties, paskatīties, kā es uzvedos šeit, kā es uzvedos tur, un tad to ienest tajā kontaktā ar to savu partneri. Tad, kad mēs dejojam, man liekas, ļoti forši. Jā, tieši tāds arī ir. Tas ir redzams zīmējumā. Tie pāri, kas pamatā dejo tikai savā starpā, varmā gadījumā viņi arī tālāk īsti nevar īsti tikt, tāpēc, ka sākot dejot ar citiem partneriem, tur viss sākās slikti, un tad vairs dejot un tā. Un tad dabūna sarūknēm, ka man nekas nesanāk, un tad... Jā, tas, tā kā velkot gan attiecību, gan tango paralēlis, šis ir citāts, bet es pēkšņi neatceros autoru, bet tā autora ideja bija tāda, ka, ja tev kaut kas sanāk vai nesanāk dzīvē, tad ļoti iespējams, ka ar to tev ir grūtības arī tango. Piemēram, ar sevis paušanu, ar tādu kaut kādu nodomu skaidrību, ar spēju pieņemt. Bet ja tev kaut kas nesanāk tango, tad ir diezgan droši, ka tev ar šo ir grūtības arī dzīvē. Respektīvi, tas ir uz abām pusēm. Tā kā, ka tango tu vari apstīties, un, piemēram, tā pāra attiecību dinamikā, tas viss, kas notiek mums, mūsu starpā dzīvē, tajā dejošanas mirklī, viņš tā kā sabiezina krāsu, to var daudz ātrāk, daudz spilgtāk ieraudzīt, un, protams, ja pārī, mēs esam kādreiz sprieduši, ja pārī, piemēram, ir tāda lejupējoša dinamika jau, tad ļoti iespējams, ka tango rezultātā šis pāris vienkārši ātrāk izšķiet. Jā, es tieši gribēju jautāt, kā tas var ietekmēt, jo es domāju, tur, kur tu runāji arī par pieskārienu, par tādu, ka kaut kur tas ceļ libido, bet ja tur, es nezinu, aizvainojam kalns savācies, ka man pat ir grūti pieskarties tam otram, ka tas varbūt arī var nebūt tik vienkārši. Pāris savstarpēji ir, ieinteresēts, un tā kā ar atvērtu skatu, tā kā katram pašam sevi arī attīstīt, un kas ārkārtīgi svarīgi sarunāties, ka mēs varam apspriest, kas tur tikko bija, un kā es sadusmojos zibenīgi par kaut ko, un tā kā, kur tas ir dzīvē, tad pāri, kur ir vismaz tādā neitrālā vai augšupējošā dinamikā, tango ir tāds katalizators. Mēs varam ieraudzīt tādu esenci no tā, kā mums iet, un līdz ar to arī, ja mēs gribam sevi kaut kā, savas attiecības kaut kā izkopt un uzlabot, tad caur tango mēs varam tā kā ļoti īsā mirklī ieraudzīt. Dabūt to. Reku, par šito mums ir jārunā. Jā, vienīgi tas var būt diezgan bailīgi. Tā iedomājas, ja es tagad aiziešu pie jums, un jūs visu redzēsiet, viss būs skaidrs, un es satikšos to, ko loģiski es negribu nemaz satikties. Bija tāds, es varu izstāstīt, kad sākumā, tā kā es mācījos, un bija diezgan ilgu laiku, es nevarēju noķert to soli, to gaitu, kādu es vēlētos, kādu es redzu, kā cita dejotāji dejo, kā viņi kustās, kā es gribētu. Es nevarēju ilgveik dabūt. Un es to dabūju kaut kādā brīdī iztēlojoties, ka es esmu drusku tāds bedērs, tāds sliktais puika. Kas ir sliktais puika? Sliktais puika ir libido īstenībā. Tur ir enerģija. Jo sliktie puikas nepārvietojās trīslīgi. Neprasa atļauju vai stoli vai nevar. Jā, un tas es neprasu atļauju, tas ir tas, kas tam partneriem ir ļoti vajadzīgs. Lai tie vīrieši, viņi iet, un neraustās vienkārši tur pa vidu. Lai ir nodoma skaidrība. Nevis es nezinu, vai es nemāku atbildēt, bet tā kā, ja tu ej, tad tu ej. Kāpēc es šito atcerējos pastāstīt, jo es no dabas neesmu ļoti jaudīgs lēmumu pieņēmējs. Man tas nav viegli. Es ļoti esmu no šiem, kas tur tā sāk apsvērt, plus to, un tā es varu diezgan ilgi ņemties.
Un līdz ar to kaut kādā ziņā šis ir tas, kas, ko ja man jautā, tad ko es esmu no tango paņēmis, šis ir viena ļoti tāda skaidra lieta, ko es jūtu, kā tas mainās dzīvē pēc tam. Un tas ir pateicoties tam, ka es iedomājos sevi par slikto zēnu. Un tad tu to arī varēji pārnest pēc tam uz un tādiem lēmumiem. Man ķermenis sāk izpildīt to rīkojumu. Viņš sāka kustēties, tāpēc, kad tēli galvā ir filmas, grāmatas, nezinu, kaut kādi. Un tas ķermenis sāk izpildīt šo rīkojumu. Viss un aiziet. Tā gaita mainās uzreiz. Bet kas, kamēr tu saki, kad tu redzi tas, ko es gribētu, un tā sajūta ir, ka es vēlos viņas vai vispār kādreiz tā dejošu, tas turku, ko tu tur pieminēji, ja tas dejotais. Bet kas tev noturēja tajā, ka tu ej, dari un centies un pamēģini? Es domāju, ka gan jau, ka ir daudz, es pieļauju, ka jums studijā arī ir daudz cilvēku, kas ir gatavi, jā, es gribu un sāk, un sastopās tām grūtībām, un vienkārši vienā brīdī pasaku, nē. Es laikam īstenībā līdz galam arī sev neesmu šo atbildējis. Tāpēc, ka tas sapasēja to laiku, kad tad viss tās iepriekšējās dzīves salūšana, pēc tādām sajūtām, varbūt rakstot, es biju tādos tukšumos. Es atnācu uz tango pilnīgi vaļā. Bez jebkādas... man arī nebija nekāda citu deju. Es sevi biju pasaudzējis. Es neesmu nekad dejojis. Tautu dejas vai kaut ko pirms tam mēģināt? Vispār neko. Es pat klubos negāju dejot, jo man tā bezjēdzīgā raustīšanās nešķita beigas aizstoša. Tā kā es laikam sanācu piederēju pie tiem vīriešiem, kas domā, ka dejošana tas nav priekš viņiem. Lai gan tas vienmēr man bija kaut kur aizmugurē, tur griezies bišķi. Skolā mēs dejojām, mums bija sarīkojam deju pulciņš. Jā. Tas vēl cits stāsts. Tās ir kaut kādas tādas balles dejas. Balles dejas, jā. Dejas, padomu skolā, ko bērniem mācīja, ir sarīkojumu dejas, balles dejas vai kas. Tā kā valsts kaut kas tāds? Jā, balses tur. Jā, līdz ar to, un tad sakrita visi tie apstākļi, tas, kā es tur iegāju, Ginta ar savu attieksmi, studijā pasniedzējs, kurš uz to brīdi priekš manis bija precīzi. Studijā tur ir vēl citi pasniedzēji, kuri lieliski pasniedzēji, bet es būtu trāpījis pie viņiem, es būtu savādāk. Tur drusku cita attieksme, cita pieeja. Tieši tas cilvēks. Viss salikās tieši priekš tevis, tā kā tev vajadzēja. Līdz pat tādai pakāpei, ka es saprotu, ka man vajag kurpes, ar ko dejot. Es aizēju uz veikalu un vienkārši izceļu pirmās. Viņas der. Tas pat nebija normāls deju kurpes, bet vienkārši principā, lai var vispār kaut ko darīt. Vajadzīgs ir pletkrekls. Es līdz tam nekad nebiju nesājis pletkrekls. Un es vienkārši aizēju uz veikalu, izceļu un man tas der. Viss tā kā nāk pretī. Līdz ar to pateikt, kā es baigi noturējos, man nebija jānopūlās. Ka tev kaut kā tā labi. Man nebija jānopūlās. Tas ceļš gājās. Acīm redzot, tu biji tik gatavs un ar tādu nodomu, jo, tā kā tu saki, tur bija kaut kāda tukša vieta, kur tu gribēji kaut ko aizpildīt, un kaut kur fonā tas tango tev bija bijis, un tu viņu izvēlēji. Es domāju, ka tas, kā saka, atļaut veseli iziet vārtiņiem un uzreiz aiziet. Paņislos, ka viss notiek, viss saliek. Hei, beidzot mani kādu dzird! Bet tad jūs dejojat jau ilgi, un tagad es pieļauju, ka jums kopā jau ir, viss, jūs esat vienlīdzīgi kaut kur savā, kā jūs dejojat, viss tad ir ļoti vienkārši, gan dzīvē, gan dejā. Man liekas, ka tas ir, kā visās lietās, ka jo vairāk cilvēks attīstās kaut kamā, jo sarežģītāks uzdevums viņš saņem visu laiku. Līdz ar to nav tā, ka man liekas, ka nepaliek baigi vienkāršāk. Paliek tikai sarežģītāk. Nevis sliktāk, bet paliek niansētāk, un tajās niansēs ir brīžiem, mēs spējam iebraukt tādās audās, savstarpēji un no sirds sadusmoties tā, ka dzirkstās šķīst. Bet balēns nāk, ka jūs arī strādājat kopā, ja? Mēs vadām nodarbības kopā, un tas vada arī ar asistenti vēl citas nodarbības. Es savukārt vadu studiju, un man ir citas atbildības tur ar lielo pasākumu rīkošanu. Bet jā, tā tango studijā mēs esam iesaistīti kaut kādu daļu, katrs sava tā aktīvā laika. Jo tas ir tāds, te arī daudz diskusiju par to, vai ir labi strādāt kopā, vai ir slikti. Neejot atkal tajās visās niansēs, kas patiesībā ir ļoti būtiskas, un katram noteikti individuāli. Tāpēc. Jā, viena lieta, kas rītīgi ir izmainījusies, tā kā man ir 15 gadu tango, un cik tev ir sanāk 7, 8 kaut kas tāds, jā. Tad, ja mēs atkāpjamies pirms tiem 8, tad man ir 7, kas ir jau diezgan daudz.
daudz, un Gunteram ir 0, nekā, respektīvi, es esmu, tā kā jau, cik labi vai slikti dejotāji, tas vienmēr tā kā tās nosacīts, bet, joprojām es esmu... Bet ar pieredzi. Ar pieredzi noteikti, bet tā vai savādāk. Uz to brīdi man ir 7 gadi un ir 0 Gunteram. Un tā ir pilnīgi viena attiecība dinamika, starp pasniedzēju students vai teiksim, studijas īpašniece un viens no daudziem studentiem. Un tad paiet 8 gadi, kas faktiski Gunteram ir šobrīd vairāk nekā tad, kad viņš sāka toreiz. Un vienā brīdī mums nākās saskartoties ar to, ka viņš saka, klausies, es negribu, ka tu man māci vairāk. Un vārds no vienas puses, bet es taču tik daudz zinu, man ir tik daudz pieredzes, man ir tik daudz zināšanu, un es taču gribu tikai labu. Un tad es saprotu, ka tajā mūsu attiecību plāksnē šitas vienkārši tas šobrīd vairs nedara. Tas pusaudzis ir izaudzis. Un grib atdalīties. Un viņš grib atdalīties. Un tad, tur nākās, protams, nāks piedzīvot tādu, tad es neesmu pietiekami laba, ja? Ak tā. Bet, labi, tā ir tā niķīgā princese iekšā, bet tas racionālais prāts saka, pat loģiski. Ja? Un līdz ar to, un tur rodās vesela gūzma domstarpība, kas mūsu starpā rodās, ir par to, ka es pa dzīvi kopsumā ieskatu, kas vienmēr zina labāk. Man liekas, ka sievietēm vispār ir, diemžēl, šāds niķis. Attiecībās un neglājumot droši vien man kā personībai, bet tā iekšējā sajūta, vai es zinu labāk, tā droši vien tas ir skaļi teikt, bet man vienmēr ir kaut kāds risinājums. Man katrā situācijā vienmēr ir. Tas ir ne tikai par tango, tas ir vispār par dzīvi. Es esmu ieradinājusi sev tā domāt, ka es nedomāju par problēmu, es domāju par to, kā no šitā tikt ārā, vai kā šitā atrisināt. Un līdz ar to arī, tad, kad mēs, piemēram, trenējamies, ļoti bieži ir ļoti līdzīgi. Man ir vismaz viena versija, ko šeit vajag darīt, lai šo, kas mums te pašlaik nesanāk, lai to izlabotu. Droši vien pastāstīt no savas puses, lai es nerunātu tavā. Mēs šajā ziņā mēs daudzās ziņās esam rīktīgi atšķirīgi. Visās ziņās mēs esam pilnīgi. Ziņā. Vairāk tāpēc, ka katrs ir kaut kādu savu bagāžu atnācis. Jā. Piemēram, es mierīgi varu atstāt neatbildētas jautājumus. Es mierīgi varu atstāt gaisā karājamies kaut ko, kas neizdodas, un nepieņemt lēmumu tieši šajā brīdī, tieši tagad, kā to uzlabot. Tā kā ļaut tam būt. Es varu mierīgi dzīvot ar to. Ginter to nevar dzīvot, viņai vajag risinājums reiz. Un tad reizēm tie klaši ir tādi, jo es negribu, lai viņi risina tagad. Man tāds sajūta, ka tas pats nevajag viņu saspiest, nevajag viņu... Viņa ir svarīga risinātā, un ļoti bieži ir tā, ka viņa ātri atrod risinājumu, un tas riktīgi der, un viss strādā, viss ļoti labi. Es tur būtu varbūt pavadījis kādu nedēļu, kaut kādā brīdī domādams, kaut kādā brīdī nē, bet pavadījis kādu laiku ar to. Iespējams, tāpat nonācis pie tāda paša. Jā, nav jau teikts, ka pēc tās nedēļas arī nebūtu tas pats risinājums. Jā, bet tas būtu kaut kāds laiks. Viņi to izdara, zinu, ātri un tā. Līdz ar to mēs esam tajā atšķirīgi. Mēs mēdz būt konflikti šajā kontekstā. Zirgstals šķīst. Bet vienlaikus, zinot sevi, es zinu, ka man tas ir izdevīgi. Viņas ātrums man ir izdevīgs īstenībā. Jo es varu būt arī tāds, kas atstāja neizdarīt mierīgi. Ka tas iedod tev kaut kādu atslābumu, ka tu vari tur tā kā... Negluži tas, ka atslābumu, iedod gluži otrādi. Viņi neļauj atslābt. Bet tad kādā ziņā tas tev ir izdevīgi? Tāpēc, ka tad es caur šo es piedzīvoju vairāk daudz tādas lietas, kuras es iespējams, tāds kāds es biju iepriekšējā dzīvē, kā mēs mēdzam sacīt, es iespējams būtu palaidis garām, neizmantojis, atstājis neizdarītas, atstājis neizdomātas, atstājis neatbildētas. Ka tas kaut kur bagātina tavu dzīvi un pieredzi. Tas tā kā tāds vecais paterns. Šis vecais patērns man atļautu vairāk lietas atstāt neizdarītas, neatbildētas, nekā es varu to kopā ar tevi esot. Es to vienkārši nevaru izdarīt. Es nevaru tik ilgi to atstāt, jo škāps uz nervu tik ilgi. Jā. Un tas ir, man liekas, ka diezgan labi. Tā ir kaut kāda simbioze, kas mums tur veidojās, kad no vienas puses Gintas enerģija ir ļoti spēcīga, un viņai paliek pāri. Un savukārt es varu, viņa teikusi, ka es kādreiz iedod bišķi vairāk miera. Ka varbūt kādreiz arī var nerisināt tagad uzreiz un var tā kā paņemt. Otra ir viena brīnišķīga frāze. Mierīgi.
Mierīgi. Es padomāju, jā. Nu labi. Un viss, jā. Visdrīzāk tās dzirkstels nešķils. Tad var tā mierīgi. Jā. Es vienkārši domāju, skaidrs, ka tagad arī jūs esat tādā nosacīt mierīgā, jums nav tā konflikta situācija, jūs varat novērtēt, ko tas dod, bet kas ir tas, kad ir tās dzirksteles pa gaisu, kā jūs tad viens otrus, atbalstat vai kaut kā palīdzat tās vietas pārdzīvot, vai cik vienkārši tev ir iedot viņam to laiku, tik cik viņam vajag un nerisināt, ja, vai... Mums ir arī savā, jau mūsu tādā attiecības sākuma posmā, Ginti, ievies tādu ierosinājumu. Jā, piekrīt. Labi. Nē, taisnība. Tādu formātu, kā maksimāli daudz sarunāties. Un kaut kā es pieradu, ka ir iespējams ar viņu izrunāt pilnīgi visu. Visas līmeņus, visas lietas. Tas kaut kā... Tās dzirksteles jau ir. Viņas jau nekur, teiksim tā, līdz tādai apzinātībai, kad spēt nomenedžēt katru dzirkstelīti pareizā virzienā. Un pirms viņa ir radusies. Arī pilnībā slāpēt, tas arī kaut kā nešķiet beigi prātīgi, jo viņas kaut kur uzkrājās, tas jau kā, tā ir enerģija, viņai kaut kā jālidoja. Bet to pēc tam ir iespējams izrunāt. Tas ļoti atvieglo. Un īstenībā satuvina. Bet tu vienmēr esi bijis tāds, kurš var runāt un gatavs runāt. Jūs vienkārši domāju, skaidrs, ka, protams, tas ir tā ļoti stereotipiski, bet vispār jau tāpat, kā tu teici par mācīšanos, ka vīriešiem ir ilgāk jāmāca. Un arī runāšana, tas arī tomēr sievietes privilēģija. Viņi ir gatavi runāt, bet vīrietim nav. Nav tā bijis par attiecībām tīpaši. Nav tā bijis. Bet, tas, kas man atvieglojas no dabas, esmu megais vāvolis, un es varu filozofēt par lietām, krustām, šķērsām un ilgi. Līdz ar to tas iespējams vienkārši es varu muti pakustināt vieglāk kā citu vīriešu. Tas varbūt atvieglo. Bet tādā attiecību, ka mēs vienkārši liekam uz galda visas sajūtas, kādas mums ir un kā mēs ar to jūtamies. Un tā ir nekad man nav bijis. Pateicoties Gintai, tas ir tāds arī ne ideāls formāts, bet viņš ir. Jā, man likās ārkārtīgi svarīgi, kā tad cilvēki var uzminēt. Tā kā es gaidīšu, ka tas otrs cilvēks gaišredzīgi viņam ienāks prātā, viņš nojautīs, vai ne? Un tad viņš kaut kā tā kā ies un darīs. Vai ne? Un tad es tajās, kā jau klasiski, tad mēs sievietes tajās savās gaidās paņemam un uzrūkstam, tāpēc, ka viņš pie vēla neko neuzmin tā, kā man vajag. Vai ne? Un es droši vien, ka šeit nav vietā runāt par manu iepriekšējo dzīvi tādās detaļās, bet katrā ziņā viena no lietām, kas tur aizgāja greizi ar visu manu psihologu izglītību, ar visu to, kāda es esmu, ir tas, ka kaut kā es nevarācēju, es nepratu pietiekami labi piedāvāt tā kā formātu un veidu, kā mēs varam apspriest to, kas ar mums notiek. Līdz ar to tā tas pēc 17 gadu kopdzīves, tā iepriekšējā dzīve beidzās, jo vienkārši ļoti daudz pārpratumu, ļoti daudz aizvainojumu, un es saprotu, ka ja ir kaut kāda mācība no tā, ko man varbūt vajadzētu iemācīties, ir mēģināt, Dievdēļ, vismaz tā kā, ja es zinu, kāda bija tie grābekļi, tā kā nekāpt uz tiem grābekļiem pa otram lāgam. Un tas formāts, kā mēs sarunājamies, es gribētu būt viņa autori, bet es neesmu. Tas saukt ģimenes sapulces formāts, kur mēs cenšamies ievērot noteiktu laiku, kaut kādu apmēram stundu, kur mēs cenšamies, plus mīnus sadalīt laiku, kur mēs runājam. Kā tev iet, kā tev šķiet, kā mums iet, kā man iet, un kā man šķiet, kā mums iet. Tādās sadaļās. Protams, tad, ja ir kaut kas tur samilzis vai kaut kas tur ir kāda tā sāpīgā tēma, tad kaut kas, protams, pavēlkās ilgāk un kaut kam citam nepaliek laika. Bet censties to darīt pietiekami regulāri, jo tajā ikdienas saimniecisko darbu skrējienā, un taču katram ir darbs. Mums ir
tāpat tās studija vēl kopīgi, tad vēl ir kaut kādas saimniecības lietas. Un ja mēs pārējām tajā režīmā, kur mēs apspriežam kādus dēlīšus, vai loģistika, vai kādā veidā, kurš kad izstums miskasti, tad, ja neieplāno laiku tai sarunai, tad viņi jau vienkārši, it kā jau viss labi, vai ne? Mēs jau varam bez tā iztikt. Bet izrādās, ka, ja to laiku ieplāno, tad izrādās, ka ir daudz ko pārunāt. Un izrādās, ir kādas mikro nianses, kuras tad, kad ir pārunātas, tad viņas neizaug ne par ko milzīgu. Jo ir kaut kādi sīki pārpratumi. Man tajā brīdī, man likās bēdīgi, ka tu pasaki tur tā, un es to uztveru šitā. Bet klausies, tas bija vispār savādāk. Domās, Un tas ir pāris minūšu jautājums, kur vienkārši tas tiek pārunāt. Bet savukārt, ja tā kā to nedara, un mēs jau arī neesam nekādi ideāli ar šo, tāpat tās ir brīži, kad atkal vienkārši tas dzīves dinamika ir tik liela, ka, mēs mēnesi jau neesam rīki. Tad izrādās tur spēju uzaugt, vai ne? Un līdz ar to es kādreiz domāju, kā izdzīvot tie pāri, kas nesarunājās. Tā arī izdzīvo pēc 17 gadiem iet katrs uz savu pusi. Ja, man liekas, jūs pat šeit parādījāt tādu ļoti skaistu epizodu, tikko, kur tu pateici, kad Ginta sākumā ievies un tu palaboji ierosināji. Un arī, it kā liekas, tāds sīkums, bet tev tā vieta, tomēr redz, kā tas viens to noformulē un kā tu to kā uztver. Un tas arī it kā maza lietiņa, maza nianses, bet īstenībā tas arī kaut kā pamaina tādā vietā, ka tu neaizēji varbūt ar tādu ideju, kad ārprāts, ka viņš domā, ka es te esmu kaut kāda despotiskā ieviesusi. Redzi, tā man tā būšana citiem pa priekšu vai tā lokomotīva, es vēl padomju skolā es biju gan Oktobrānu grupas komandieri, gan pionieru pulciņu vadītāji, gan komjotnes komitejas priekšsēdētāji, gan Latvijas čempioni. Šis viss ir tā kā manā pieredzē. Es esmu bijusi valdes priekšsēdētāja starptautiskos uzņēmumos, visu laiku pa priekšu. Un ja mēs to savu priekšniekošanu pārnesam uz savu ikdienas dzīvi, tad atkal mēs jau nonākam pie tā, kā teica Solita Kabakova par savu vecmāmiņu vectētiņu. Ja tā vecmāmiņa pat vēlas tos savus cūkšpaņus, tad vectētiņš iet apakaļ uz istabu pīpēt bībuli un lasīt grāmatu. Ja? Un tā kā es negribu tos cūkšpaņus nest pati. Ja? Un arī tajos brīžos, kur tas automātiski notiek, jo skaidrs, ka kur tā, kā tu saki, tā pieredze ir un kaut kur daļēji var būt asinsritē, tas vēl joprojām ir, ka tad mēs varam tajā vietā, viens ir, otrs var pateikt, zins, ir tā, tajā atkal ieslēdzās, jā. Pagaidi, man vajag kaut kādu laiku, un varbūt es gribu savādāk, man liekas, tā sarunāšanās, tas, par ko jūs runājat, tas jau ir ļoti, ļoti svarīgi, un tur arī tās nianses tikai parādās, jo pārskrienot jau savādāk, viņas nevar redzēt. Tas kā minimums aktualizē visādas lietas, kaut kādas tādas, kas ir pašam ar sevi jāstrādā. Tas uzreiz neatrisina, bet kā minimums viņš aktualizē. Tad tu jūt, ka patērni sāk atkārtoties. Es zinu, ka šī tā tēma ir. Tā tēma ir tāda dziļāka. Vienīgi, man liekas, arī tas, ko jūs paužat un kas ir svarīgi, ka tur ir tā pieņemošā saruna, jo man liekas ļoti bieži, kāpēc tas ir tomēr arī tā stereotipiski, bet biežāk, kāpēc vīrieši negrib tā runāt, jo es taču zinu, ka es nezinu kaut ko pateikšu, un tas pēc tam tiks izmantots. Pieņemsim, es te šajā ievainojumā mirklī kaut ko padalos, un pēc tam atkal kaut kādā citā konflikta karstumā tas tiek izmantots pret mani, tāpēc kam vispār kaut ko man teikt un dalīties. Ja? Tas, ko tu tagad saki, tas izriet no premises, ka man vajag otru pārliecināt vai otram kaut ko pierādīt. Tā kā sadarbības modelis. Tas, kas man šķiet ārkārtīgi būtiski, man tas nevienmēr izdodās, un es vienmēr tāpat uzvedos, bet tas, kas ir manā ideālā pasaulē, kas man ārkārtīgi svarīgi šķiet, ka mēs varam vienoties. Nevis tu mani pārliecini, vai es tevi pārliecinu, vai es tevi pierunāju, vai pasakies, tu mani pierunā, tas ir tie jā, bet, vai ne, un viss tā kociņa pārliekšana uz savu pusi, ka tā sadarbība ir tāda brīvprātīga vienošanās par to, kā mēs tagad kaut ko darīsim. Un arī, ka mēs dzīvojam kopā nevis tāpēc, ka mēs viens bez otru nevaram. Mēs varam, bet tāpēc, ka mēs gribam. Mums no brīva prāta mums ir interesanti, mums patīk. Man liekas, ka tā ir tāda tā līdzsvara, tā esence, ka tas, man liekas, ir super svarīgi. Un tāpēc
Nu, tas taču nebūtu manās interesēs to, ko viņš teica, izmantot pret viņu. Cik tad ilgi viņš to cietīs? Jā, to jau arī liek, tas izmantot tajos brīžos, kad es pats kaut kādā savā ievainojumā iekrītas. Jo to kā tāda aizstāvības, pat ne tāpēc, ka es apzināti to gribētu, bet tā tas gadās. Bet tu ļoti foršu tādu teikumu pateici, ka mēs esam kopā nevis tāpēc, ka nevaram viens bez otru, bet tāpēc, ka mums ir interesantāk. Un tas būtu lieliski, ja visiem tā būtu, protams. Ja. Kas jums katram ir interesantāk, tāpēc, ka jūs esat kopā viens ar otru? Tas pats jau droši vien ir tā, teiksim tā, nav ko slēpt, tā ir, es varu lietot daļu viņas enerģijas. Man viņa ir reāli pieejama. Viņi ar viņu tā kā tiem dod norakstīt mājasdarbus, skolētā viņi tā kā diezgan brīvi dalās. Un man tas ir rītīgi svarīgi, vajadzīgi, noderīgi, jo mana pamata, tāda būtība iekšējā ir es varu sēdēt, vērot un tā teikt, sagaidīt to ienaidnieku līķi, papildām garām mierīgi. Nav problēma. Manā dzīvē ir mana dzīve kļūst garšīgāka dažādos aspektos. Vienkārši vairāk krāsu un garšu. Un tas, kas ir, tas ir caur gīnu absolūti. Bet kāds varētu teikt, tu varētu mierīgi sēdēt arī un vienveidīgi ēst, lai tev nav tik daudz garšu. Tā laikam tā nelēma, tā laima vai nelēma, bet es varētu, bet es sev drusku zāģētu visu laiku par to. Ka gribās, es tomēr nebūtu apmierināts ar to. Es varētu, bet es nebūtu apmierināts. Tas ir tā ziņā duāls bišķi. Tas ir. Tā enerģija un tāds tā kā dzīves spārs, tāds, ātrums. Trikumeistars. Trikumeistars arhetips. Ceļojuma arhetips ir daudz, viss kaut kas notiek. Es nezinu, vai tas ir... Tas ir gan viens, gan otrs. Labi, tas nav tik svarīgi. Jā. Man liekas, ka mēs nevaram domāt, kā būtu, ja būtu, vai kā būtu, ja nebūtu, bet tas, ko man šķiet, ka Gundars man neļauj aizlidot kosmosā ar savām kaut kādām, kas man ir ritīgi vērtīgi, jo tas miers, ko var dabūt, arī dažkārt mēs uzstrīdamies par to, kā tik lēni vai kā, kāpēc atkal par to ir tik ilgi jāpārdomā vai lēmums. Bet, protams, ka tas tajā ir man arī dāvana par to, ka, nestrem karstu. Kā teica, man kolēģi teica, neslauc teļu, visu laiku ļauj, lai nobried. Tā kā, ir bijis posms, kad es esmu, dzīvojusi to savu aprites dzīvi, to savu saimniecisko dzīvi, arī vien pati. Un, protams, ka es nevaru sev salabot bruģi, bet droši vien, ka tad es varu uzaicināt meistaru. Respektīvi, tā saimnieciska tehniskā dzīve, viņi ir iespējami arī, var tikt galā. Jā, var tikt galā. Katra lieta kaut ko maksā, bet protams, ka pavisam tehniski sievietei dzīvojot mājā ir daudz praktiski, ir vieglāk, ja ir viens saimniecisks vīrietis, kuram tev nav jāsaka, ka tur vajag kaut ko pieskrūvēt. Viņš vienkārši to jau ir pieskrūvējis, pirms tu sāc par to runāt. Tā ir tāda saimnieciskā lieta, bet runājot tieši par to tādu dzīves mieru emocionalitāti, es esmu piedzīvojis brīnišķīgu laiku savos jaunākajos gados ar nemitīgu diskotēku, ar močiem un laivām un tempu, un paldies, ka tāds posms bija. Un es esmu tik pateicīga, ka nekas no tā šodien nenotiek. Mums ir viesības mājās. Man ļoti patīk rīkot viesības. Man ļoti patīk, kad ir cilvēki. Tie nav 40. Tie ir varbūt 4. Jo to lielāko cilvēku apriti es tur sev pabaroju. Mūsu tango vakaros mēs ejam dejot. Principā nedēļā reizi mēs aizējam uz ballīti, kā minimums, dažkārt pat vairākas reizes. Tā kā tajā mājas dzīvē var dabūt, tas, ko Gundars ir ieviesis manā dzīvē, ir lēnais laiks.
Un atkal droši vien, ka dažādos dzīves posmos man droši vien kādā manā 30 gadu vecumā man vienkārši nebija iespējams. Man nebija galvā vietas tāda ideja plēno laiku. Vai ne? Tāda faila nebija. Nebija, bet tagad tā ir tā vērtība. Un tad, kas man liekas vispār super svarīgi, man ļoti, ļoti svarīga ceļošana. Ļoti svarīgi redzēt, pieredzēt, tie iespējas, ko dabūju. Es esmu ļoti daudz ceļojis, kādreiz arī solo, kaut kādos dzīves posmos. Pavisam nesen mēs izceļojāmies ar meitu kopā, kas arī bija brīnišķīgi, bet ar Guntaru ceļojot kopā ir ar visu mūsu dažādo pasaules uztveri, ar mūsu dažādajām vajadzībām. Kaut kā tas veids, cik harmoniski mēs varam jebkurā, vienalga vai tas ir īsts lidojums uz Varšavu pie draugiem uz kādām tango sacensībām, vai tas ir mēneša dzīvošana Buenos Airesā, pilnīgi citos apstākļos ar visu tās zemeslodes puses dzīvi un ceļošanu un 11 stundām pa lidostām un visu. Tur ir vienkārši neticama harmonija. Un tas tiem maniem ceļojumiem ir piedevis tādu vēl pievienotā vērtību. Jā, tur kaut kādi ļoti līdzīgi ritmi darbojās. Tas ir īpatnēji. Kaut kā jūs sasinhronizējat, kaut kā jūs spējat. Nekas beigas speciāli nav jādara, bet viņi ir ļoti līdzīgas. Mēs līdzīgos laikos sagribam ēst, līdzīgos laikos liekas, ka no šejienes ir jātinās projām. Vai, tas nav tā, ka vienam vajag un otram vairs jau sen nevajag. Tas ir, man liekas, ka šis ir kaut kāds viens no tiem, reizēm domājot, kas ir tie faktori, kas mūs sasaista, kāpēc mums ir labi kopā. Jo mēs esam nenormāli atšķirīgi. Līdz tādai pakāpei, kad labāk neapspriest sienu krāsu, kādu krāsot, labāk neapspriest kādu lampu, pirkt vai kaut ko tādu. Ir pilnīgi citas preferences. Bet kā jūs to izvēlaties? Viens vienkārši piekāpjas? Vienmēr kādam vienam jāpiekāpjas. Jā. Bet kaut kādā tādā dziļumā ir ļoti līdzīgas tās lietas. Vērtības un kaut kādi ritmi tad, kad Ginta nav tajā savā, es mēdzu sacīt, tajā savā tādā Amazonas ar zobenu rokā, tajā pozīcijā, kādā viņa, reizēm, ka viņa iziet uz darbā uz riktīgi, uz iegulstās airos, tad viņā šis lauks man ir pilnīgi svešs. Tas ir tas, viņš pāri malā, lai vējš nenorauj. Es gribēju teikt matus. Jā. Amazonas. Bet tad, kad ir tas tāds rāmais, kad Gintā ieslēdzās tāds, tad mēs dabūjam ļoti līdzīgu to dinamiku. Un ceļojumos, tāpēc ceļojums ir to parādi, jo tur zobeni viņi atstāja mājās. Par tiem ceļojumiem man ienāca prātā, kas vispār, man liekas, ir kaut kā pat simboliski. Tieši tāpēc, ka es esmu puspasauli izceļojusies, gan pusauģu gados vēl ar sportu, gan viena pati, gan ar komandu, gan pēc tam pieaugušā dzīvē. Esmu ļoti daudz gan pa darbu ceļojis komandējumos, gan arī ārpus darba kaut kur braukus viena pati. Un, tas nozīmē, man vienmēr ir jāspēj orientēties tajā, tad, kad vēl nebija Google Maps, vai ne, tagad, kad viņi ir. Un tad, kad mēs ceļojam ar Guntaru, man tas nav jādara. Es vienkārši stāvu krustēmā un gaidu, kad viņš teiks, kur man jāiet. Un tas ir tik atvieglojoši. Viņš vienmēr zina, kur jāiet. Pat tad jāizējam pretējā virzienā. Nē, bet tad mēs vienkārši aizgājam pretējā virzienā. Bet tas, ka man nav jādomā, kurā virzienā iet un kā mēs tur nokļūsim, tas ir tik sasodīti atvieglojoši. Un tas ir kaut kas tas, kas nāk no tā, ka tas tango līderis, viņam tad nodoma skaidri, viņš zina, kur iet. Labs dejotājs zina, kur viņš, uz kurienu, kādā veidā viņš dejo. Un man liekas, ka tas ar to Google karti ir ļoti sasaistām. Ja tas ir nenormāli atvieglojoši, ka vīrietis zina, ko viņš zina, uz kurienu viņš iet. Un kaut kur tajos ceļojumos, tad jums tur automātiski tas tā saslēdzās, ka tur tu esi vedošais. Es nezinu, kā tur nokļūt. Es nezinu, kā transporta jābraukt. Es māku to izdarīt. Es esmu tik daudz to darīt. Bet tad, kad mēs ceļam kopā, viņš vienkārši visu zina, kur viņš ir atradis veidu transportām, viņš ir atradis pa kuru ielu, uz kuru pusi. Pagājām dažas kvartāls, nekas nevies. Bet mēs vienmēr esam nonākuši tur, ko vajag, un tas man liekas ir brīnišķīgākais.
Jo, es saprotu, jā, jau arī partnerim ir tā vadošā loma jāuzņemās, un viņš vada, un pat ja viņš ievada kaut kur tur, kur tūlīt varētu būt sadurs, un viņš ir tas, kurš parūpējas par to, lai kaut kur tā kā to pāri aizvirzītu. Jā, tas kaut kur tā līdzīgi. Tā ir tāda milzīga. Un tāpēc ir tas, atgriežoties pie tās nodomu skaidrības, tāpēc ir tām partnerēm tā sajūta par to līderu nodomu skaidrību ir tik svarīga. Jo, ja tās sajūtas nav, tad jau nekad nevar saprast, viņš tomēr ievedīs kaut kur sienā vai citos dejotājos. Nav tās drošības sajūtas. Jā, bet kaut kur tur ir jāieslēdz tas, ko tu nosauc par to bēdēs. Ja? Kad es tā kā kaut kādā ziņā pat nerēķinos ar to otru, tādā ziņā, ka es uzņemos to vadību, es zinu, ko es darīšu, un es iešu, un tu man tur sakos. Tas ceļš, laikam, ir tur tāds pa vidu, restīvi nepieciešams abas komponentes. Tango jau 2 cilvēki tejo. Jā, bet no tās līderu perspektīvas vajadzīgi abas komponentes, gan tas bēdēs, tā nodoma skaidrība un tāda nelokāmība, un vienlaiks tas jutīgums, kur un cik daudz enerģijas liec ārā. Būt tīram, bēdēsam, droši vien, kad jā. Nezinu, nevienu, kurš gribētu ar tādu. Bet tas ir, es saprotu, ka tas ir, ja runātu par tādiem Junga arhetipiem, tad tas ir īstenībā karotāja arhetips. Tā sajūta, tā drošā došanās kustība tādā. Jo saprotu, kā, no kurienes rodās kontrolējošā sieviete? Ja blakus tu nevari sagaidīt, ka vīrietis uzņemsies atbildību, tad procesam tak ir jānotiek. Jā? Jā, un ir arī, ka netic. It kā tas vīrietis mēģina uzņemties, bet es kaut kā neticu. Tas, redz, ir tāda baigā riktēšanās. Nekad nevar zināt, kur ir īsta un kur ir ola. Jā, jo kurš kurā gadā pirmais sāka, mēs zinām, ka tā ir lejupējoša spirāla, vai ne, kas nepie kā nenoved. Un tieši tāpatās, vai cik lielā mērā sieviete ir jānoklusē, ja man ir ideja, un cik man ilgi ir jāgaida, kad vīrietis saņemsies pie velna vienreiz, papsām reizēm. Līdz ar to, man liekas, ka te ir tāda atkal tā savstarpējā uzmanība vienam pret otru, kas ir tango, viena no atslēgām, lai mēs varētu dejot, kad dejoju, mēs nepļāpājam. Es nedomāju par rēķiniem, nedomāju par produktiem vakariņām. Es esmu tā ir tāda fiziska ķermeniska sajūta. Es pieslēdzos tam otram cilvēkam, un es tikai klausos no ķermeni, ko viņš dara. Es kaut kā sasaistē ar otru. Jā, un tad saprast, kurā brīdī, ko mēs darīsim. Ja, tas nav ar galvu, un tā kā mans ķermenis iet. Tāpat arī kā viena mūsu pasniedzēja saka, we all lose balance all the time. Mēs jebkurā brīdī, kad mēs sākam kustēties, katram mums ir iespēja, pazaudēt bišķiņu līdzsvaru. Un atkal noķert to, ka ja tas cilvēks krīt, tad mēģināt viņam palīdzēt, bet nemēģināt nogāzties ar viņu kopā. Un būt tādā sasaistē, kur mēs viens otru bišķiņu piekantējam, bet no otras puses pamata ideja ir, ka mēs stāvam katrs uz savām kājām. Gan tango, gan arī dzīvēm. Jā, es domāju, ka ļoti daudz viss tas, ko jūs runājat par tango, tas ir, to var pilnīgi patiešo pārnest vispār attiecību kontekstā dzīvē. Jā, un viena no lielākajiem, ko es redzu stragliem, tieši sievietēm ir uzticēšanās un izslēgt to racionālo prātu. Sievišķajiem nevajag racionālo prātu. Tas nav runa par to, ka sievietei nevajadzētu domāt. Bet tad, kad viņi ir komunikācijā ar vīrieti, ir labi slēgt viņu ārā, tāpēc, ka tas iracionālais jau kā reiz ir tas, ko mums vajag. Jo arī es diezgan ātri noķēru pie sevis to sajūtu, ka tad, ja gadās dejot ar partneri, kurai vai kaut kādu iemeslu pēc es nepatīku, vai mūzika varbūt nepatīk, vai kaut kas nav, viņi īstenībā viņi dejo bez tādas vēlmes līdz galam. Un es nevaru atrast sevi neko tajā brīdī. Uz kā arī tu varētu atspērties, tukšums, lai varētu. Tāpēc, ka es jau īstenībā tas radošais, tas kādā veidā tā deja tiek konstruēta, vai dzīve tiek konstruēta. Tas nāk no tā iracionālā, no tā sievišķā, no tās iedvesmas. Viņa partneri, viņa kā pieprasa, arī, ja partneri ir skaidra, sevi pauž, un te viss ir.
tad viņas var skaidri parādīt to, kādu viņi vēlās to deju. Un tad ar tevi ir uz kāds par tevi. Un no tā man rodās versijas par to, kā es to realizēšu, kā es to uzkonstruēšu. Un tas, man liekas, ka tajā ziņā tas tango ir brīnišķīgs, ka viņš ir tāds mazs, bet ļoti skaidrs vīrišķā un sievišķā loma modelis. Ja kādam ir jautājumi, kur tās lomas nopeld, tad viņš beigas smukais tāds ļoti foršais modelis. Es jau gan zinu, ka te noteikti būtu daudz sieviešu, un kā atslēgt racionāli, man čikdienā par visu jārūpējas. Jā. Tas Tā kā rūpējies par to, kā tu liec kājas. Lūdzu, rūpējies. Jā, bet man personīgi uz šo jautājumu atbild ideja, kā paraudzīties uz vīrišķo sievišķo nevis kā uz vīrieti un sievieti fiziski, bet kā uz substancēm, kaut kādām, kas ir gan vīrietī, gan sievietē. Jo arī tur tango tas ļoti labi strādā. Vīrieši var dejot ar vīriešiem mierīgi. Es esmu dejojis kā sekotājs, un es jūtu, kā tas mana iekšējā sievišķība, kas ir manī, kā viņa tur vāra tāda, bet kā viņa tur sāk kustēties, tāpēc, ka tas ir cita loma. Ne? Un otrādāk ir sievietes, kas dejo ar sievietēm, un sievietes uzņemās tā līderi. Un tur ir vajadzīgs absolūti tas racionālais. Nodoms skaidrība, jo, ja es vadu partneri, es arī, es pa laikam nedaudz, bet es dejoju arī kā līderi, kā vadītāji, ļoti minimāli, jo man daudz vairāk patīk dejot, kā sekotāji. Bet, tur es pilnīgi saprotu vārds, bet viņiem, te ir liels uzdevums, ir jābūt ļoti saprotamam, lai tas otrs cilvēks nešaubīgi saprastu, ko mēs viņam piedāvā. Respektīvi, ja mēģina pārnest to tango metaforu uz dzīvi, tad, manuprāt, tas nenozīmē, ka sievietē jākļūst par tādu blondu muļķīti. Dejo mani. Lieto mani. Tagad lūdzu, tā kā to princesi. Bet ir vienkārši jāmēģina sajust tie brīži, kad ir vajadzīgs vairāk tas sievišķais un kad tas vīrišķais, un tad ir viss fine. Vienkārši riktīgi, tur Es godvārds skatos ar nelielu skaudību uz gejiem, uz geju pāriem, kuri viņi dejojot, viņi nodejot divas kompozīcijas vienā formātā un divas otrā. Sasodīts viņa pasauli ir divreiz krāsaināka. Kaut kur tāda balans, jo es domāju, tas ir tas pats stāsts par animu un animus. Mūsos katrā ir tas sievišķais un vīrišķais, un tad, kad mēs iemācamies viņu, pirmkārt satiekam abas šīs puses, iepazīstam un varam viņas pielietot attiecīgi, kurā brīdī, brīnišķīgi. Un es saprotu, ka tas ir tas, par ko tu stāsti. Jā, un tas ir daudz krāsaināk, manuprāt, nekā beigas spītīgi iedomāties, ka es esmu tikai mužiks un viss un alus. Tagad, ko viņi te neklaus, kā es viņu vedu, jā? Tas iespējams ir vienkāršāk. Tas iespējams ir vienkāršāk. Un to jau laikam arī vēsture rāda, ka mēs esam sabiedrība dzīvojuši tādos laikos, ka tas ir bijis absolūti strikti un skaidri, un vecs ir vecs, un viss un miers. Tā iespējams vienkāršāk, jā. Bet nekrāsaināk. Mazāk nianšu. Nekrāsaināk. Tā droši vien ir vēl vispār atsevišķa tēma. Katrā ziņā mēs varam pieredzēt, ko Gunter stāstīja par to, cik īstenībā tā pasaule ir ļoti plaša un ļoti skaista ar to, kas ir dažādās. Jā, bet nav jābūt obligāti kādam no minoritātēm, lai varētu slēgāties ar to vīrišķo sievišķo. Jā, tas gan arī pie mums ir tādi ir dāmas, kas spēj vienā brīdī pārslēgt. Un tu jūti, ka dejas laikā viņi piesaka savu kaut kādu versiju. Un, ja līderis var šo noķert un pārslēgties, tas ir nereāli garšīgi. Un vēl viena lieta, kas notiek, ko es ar Alisu dejot, man liekas, šo pieķēru, ka dejojot parādās tāda, man vairs nav 100% jāatbild par visu šito. Es domāju, ja tur arī tāds kaut kur jau ir tāds sloks, kas uz mani gulstās. Ir. Un tas sajūt, ka kad tas otrs arī var paņemt kaut kādu daļu un viss strādā. Jā, laikam tas, kas manā galvā skan, ir kā no biznesa ņemot katram procesam, katram projektam ir viens galvenais owners, viens galvenais projekta īpašnieks. Un tādā ziņā, ja mēs tā skatāmies uz tango deju, tad līderis ir tā projekta owners. Viņš ir tas, kas saka, mēs tagad sāksim dejot, mēs tagad beigsim, mēs tagad apstāsimies. Bet tā otrs cilvēks, kas tajā pārī piedalās, viņam jau arī ir balss. Un tango nav monologs, kurā mani komandē un es paklausīgi izpildu, vai
visādas tur tās ēniņas šķības var uzzīmēt priekšā. Mēs sarunājamies. Un tā tango burvība ir tajā, ka mēs visu laiku piedāvājam, klausamies, ko tas otrs saprot no man piedāvājuma. Viņš dara, es pieslēdzos, tad viņš man piedāvā, klausās, cik labi es sapratu, es sāku darīt, viņš man pieslēdzās. Un man liekas, ka tas atkal, ja mēs vēlkam paralēlis ar dzīvi, tad dzīvē jau ir tieši tāpat, ir kaut kādi projekti, procesi, kuros nosacīt, tas vadošā iniciatīva ir kādam, vīrietim vai sievietei, bet ka tas otrs cilvēks sadarbojās tajā procesā un ka mēs tā kā klausamies viens otru, man liekas, tā ir tā atslēga. Klausamies un tad pielāgojamies, bet sevi nepazaudējam. Nē, šis bija, kopēc šī vēl. Būs jāliek izgriezumi. Šis bija tavs projekts. Skaisti. Es nezinu, varbūt tāds nekorekts jautājums, bet es zinu, ka mēdz tā prātot cilvēku par to, ka, ja mēs satiekamies tādā nevar būt jaunībā un veidojam attiecības vēlāk, kad mēs varbūt nepiedzīvojam visu to, ko mēs varam piedzīvot. Tad, ja mēs satiekamies jaunībā, mums nav kopīgi bērni, mums nav kaut kādi tie, pirmās kaut kādas, tur māju uzcelt, kaut kādas tādas lietas, ko it kā tradicionāli, tā kā pārī piedzīvo, un kad tur var būt gan kaut kāda nožēla, kad ir kaut kas, ko es būtu gribējis ar tevi kopā piedzīvot, ko es neesmu piedzīvojis, varbūt nekad nepiedzīvošu. Un tajā pašā laikā ir atkal kaut kāda ieguvuma, paldies Dievam, kad, tā kā tu teici, labi, ka mēs nesatikāmies, tad, kad mēs bijām ties paralēlajos ielas, jo, nevar zināt, kas tur būtu sanācis. Ja jūs mazliet varbūt mēģināt ieskicēt, vai ir kaut kādas lietas, ko jums liekas, ko jums būtu gribējies kopā ar otru piedzīvot, ko jūs neesat piedzīvojuši, un kaut kas, atkal, ko jūs iespējams esat piedzīvojuši tikai tāpēc, ka jūs satikāties vēlāk. Man liekas, ka vienīgais, kas nāk prātā uzreiz, ir kas, ko varbūt ir žēl, ka neesam piedzīvojuši, ir mēs jaunāki nepaliekam un būtu bijis foršāk bišķīt jaunākus ķermeņus, tāpēc, ka tad mēs varētu trenēties un dejot vairāk un tad varbūt Inta varētu piedzīvot kaut kādu, viņai ļoti patīk piedalīties tādos konkursos un sacensībās un restīvi mēs varētu būt augstākas klases dejotāji tādā, jau tādā... Starptautiskā kaut kādā. Tāpēc, ka vienkārši mēs būtu fiziski spēcīgāki, bet visādi citādi, man liekas, ka man tādas nekas nav, ko es beigi nožēlot, jo īstenībā tas drusmīgi forši. Mēs esam apgājuši visu to trīsulīgo, kā tur tie tīņi parasti iepazīstās, tur kaut kādas tās neveiklās, visas tās debilās situācijas, kur tu vienkārši pēc katra randiņa jūties tā kā idiots. Viņš vispār uzvedies tā kā muļķis visu laiku. Tas viss ir off. Mēs satiekamies kā pieauguši cilvēki un varam normāli runāt, nesarkstot ne par ko. Nosaukt lietas tā kā tās sauc. Tas, man liekas, ir brīnišķīgi. Tas ir lieliski. Ja mēs dzīvotu kaut kādā 16. gadsimtā, mēs iespējams sen būtu nomiruši un mēs nebūtu ar to saskārušies. Bet mūsdienās tas ir iespējams izdarīt to vēlreiz. Jo es domāju, ka tas ir... tā ir kaut kāda tomēr nenovērtējama pieredze ar to apziņu, kāda ir tagad. Protams, ka tā iemīlēšanās, tas lidojums jau ir tāds pats. Tad ir. Tiem visiem, kas cer, ka var, kad ir. Norautais jumts jau ir tāpat. Aiznes marsieši. Rozā brilles. Jā. Bet tas vismaz ir kaut kādā tādā jau pieredzējuši prāta tādā uzraudzībā. Ne par ko netiek celt histērija vai ne par ko nav... pārpratumi, kas, kurš cilvēks tur 20 gadu vecumā beig, kurš mums bija spējīgs sarunāties. Normāli apsēsties, klausīties tā un es jūtos, neviens tā nedarīja. Vienkārši nekad neviens tā nedarīja. 17 reizes apvainojās, piedzērās, kaut ko izdarīja. Izgāz kaut ko, viens uz otru, un tā arī vienkārši aizgāja. Jā, tieši tā. Tas ir forši. Man dienās prātā, ka es kaut kad, pirms daudziem gadiem es satiku vienu savu ļoti agrīnu jaunības gadu boyfriendu.
Viņš teica, ja domājies, tu visu laiku uz mani bļāvi. Mamma. Lai Dievs tā tiešām. Nē, nu, es varu. Jā, nu, es varu sadusmoties, jā, bet nu, tā kā tieši, nu, tajos agrīnajos gados, nu, īpaši, nu, tā kā mūsu agrīnie gadi bija vispār super juku laiki. Jā, mēs beidzām skolu 89. gadā un 91. gads, nu, kad Latvijas valsts atsākās. Tev bija ārprāta haoss. Ja tajā laikā, nu, tā kā es atceros, kāda bija dzīve tajos laikos, jā, nu, protams, ka mēs dzīvojām un priecājāmies par dzīvi ar tiem saviem tā laika draugiem un draudzenēm un nu, tā kā es to cilvēku joprojām pazīstu, un atkal no šodienas perspektīvas es skatos, nu labi, ka es ar viņiem šobrīd neesmu kopā. Ne? Jo tas bija tāds laiks, un šajos laikos, un tā kā ar to šodienas, nu kā, mēs nevaram būt tajos laikos ar savu šā laika mugursomu. Un, nu, nezinu, par nožēlu vai par laimi, bet tajā dzīves gaitā, nu, mums jau katrā tajā brīdī liekas, ka mēs zinām, kā to dzīvi dzīvot. Nu, tā kā es vismaz par sevi skaidru, katrā manā dzīves punktā. Liekas, ka tagad, nu, tagad beidzot, tagad viss ir skaidrs, šitā, vai ne? Un tad pēc tam saprotu, pats tādas, okay, tāds tupiks vai šitādas auzas, vai ne? Un tad, kas man personīgi ļoti palīdzēja, ka es sapratu, ka nevienam jau citam laikam arī neiet pa taisno kosmosā, ka tā dzīve ir, kā teica viens mans draugs, to Ginta sauc par dzīves līkloči. Tā kā tie dzīves līkloči, nu, mēs katrs savus līkločus pastaigājām ārpus, nu, pirms šīm attiecībām, nu, pirms šī mūsu savienības. Un tagad varam baudīt augļus, ja? Ar to, nu, ka tām dažādām atklāsmēm, kuras mēs jau izdarījām pirms tam, vai tiem puniem, ko mēs dabūjām, un tām auzām, kurās iebraucām. Kā es teiktu, ka bija labs tas laiks, kas bija pirms šīm attiecībām. Un paldies Dievam, ka mēs tur nebijām kopā, jo tas nebūtu strādājis vienkārši vienu mirkli, jo katram mums bija, nu, tā kā tas savs izaugšanas posms, kādā veidā. Un, jā. Ka bija kaut kāds ceļš jānoiet, lai jūs varētu tās paralēlās ielas tā kā sakrustot, jā, lai tur būtu. Bet par to, ko, nu, Guntars teica, jā, par to, ka varētu piedalīties konkursos, piemēram. Jā, nu es jau mierā nelikšu. Nu, es baigi teicu, ka kamēr nepārtrauc iet, var vienmēr aiziet tur, kur gribās. Nu, vienmēr tu var aiziet līdz vietai, uz kuru tu gribi nokļūt. Vienalga, lai kas tas būtu, vai tas būtu konkurss, vai tādā vai savādākā formātā, vai tā ir ceļošana, vai tā ir kaut kāda projekti, jo, nu, to, cik mums daudz laika ir dzīves atlicis, to mēs neviens nekad nezinām, vai ne? Un mums, nu, man ir 54 un otram 55 gadi, kas, protams, ir drusku vairāk nekā vidēji puse, bet ņemot vērā to, ka mani vecvecāki ir ilgdzīvotāji un visi ir dzīvojuši līdz 100 gadiem, es tā kā, nu, arī plāno. Nu, ko es varu plānot? Nu, jā, bet plāno jau tur, ne, kāds, kas mums to plāno, bet tā kā man ir plāni, kurus es gribu realizēt vēl arī turpmākos 50 gadus. Un tur ir ļoti daudz iespējas, ko mēs vēl varam izdarīt, vai kā mēs varam savu dzīvi izkrāšņot, respektīvi. Nu, jā, tas, kas droši vien ir skaidrs, ka mums kopīgi bērni nav un nebūs. Nu, tā ir tāda realitāte, nu, ka mēs esam tur, kur mēs esam, bet otram ir meita, divas meitas, viena pieaugusi, viena, nu, arī tūlīt jau pieaugusi. Manai meitai 20 gadi un ir diezgan daudz, nu, tā kā tur, ko mēs varam darīt vai kā mēs varam atbalstīt tās visas jaunās personības, kuras aug un es kopumā esmu ļoti priecīga, ka man vairs ne pa vienu tādā mērā nav jārūpē. Jā, kā man... Es tā kā sev neierobežoju ar domu, ka tagad būtu kaut kas nokavēts. Nav nekāda, nu, tā kā... ir pietiekami daudz piemēru apkārt, kur ir ūdens slēpotāji, kas slēpo 90 gadu vecumā, tango dejotāji, kas dejo 98 gadu vecumā. Viena mūsu tango pasniedzējas mamma, viņai ir pie 80, ja viņai joprojām pieder tango deju vakars Milānu, Buenos Airesā, un viņa, nekas neliecina, ka viņa grasītos to pārtraukt, jā. Man liekas, ka tā atslēdziņa jau ir tajā, ka mēs jau esam kopā nevis tāpēc, ka mums nav kur palikt.
tāpēc, ka ir kaut kas ir interesanti. Kaut ko gribās darīt. Tā kā tas, ja vienīgais iemesls būtu tikai tāpēc, ka nav kur palikt, tad būtu citādi. Droši vien tad arī būtu nožēlas. Jā. Jo visu, ko gribu, var darīt. Var ceļot, var galu galā būt pietuvināti konkursiem. Ja nevar tajos piedalīties, tad var tos rīkot, kā es to daru. Tev ir ļoti izteikti, ka tu atradīsi risinājumu, ja tev ir kaut kas, ko tu gribi. Tā ir tā mana lieta. Man ir viena brīnišķīga krievu draudzene no Pēterburgas pārcēlusies uz Klaipēdu, dzīvot tādā Asja. Un viņi saka, Ginta, я за всякую движуху. Es vienmēr tā kā gribu, lai rullē. Tas ir, tas ir ļoti, ļoti par to, ka vienmēr var izdomāt. Tā kā visu, kas nav piedzīvots, var ieplānot un to darīt. Un tas man vienmēr saka, man pasē jāpaskatās. Jā. Skaidrs, varbūt ir kaut kas, ko jums pašiem vēl gribās, pateikt viens otram vai ar ko padalīties. Saki savu. Ja tev ir uzreiz Jā. Man liekas, kad atkal tas nav mans izdomāts. To es burtiski aizvakar vai pirms 2 dienām kaut kā tā es izlasīju, ja tāds psiholoģijas žurnāls Tiek. Bet tas ļoti, ļoti, ļoti sarezonēja ar to, ko es pa dzīvi daru. Es vadu mācības, es vadu komunikācijas mācības, es esmu biznesa treneri, tad, kad es neesmu tāda. Un tas ļoti, ļoti saskanēja ar to konceptu, ko es jau tā kā pētu, un kas ir tas, ko es arī stāstu cilvēkiem, bet tas bija brīnišķīgi noformulēts, ka tajā brīdī, kad mums otrs rada gūzmu negatīvu emociju, ko mēs pa laikam piedzīvojam, spilgtāk vai mazāk spilgti, ir vērts vispirms meklēt garlaicīgas atbildes uz to, kāpēc tas tā notiek. Un tā vietā, lai es meklētu, ka iemesls, ir partnera, tas nav par Gunteru, bet traumētā bērnība vai tur, sliktās attiecības ar tur vecākiem vai neizstrādātā trauma. Vispirms pajautāt pašam sev. Tā kā, vai es esmu paēdis, vai es esmu izgulējies, vai man nav temperatūra, un vai es esmu pavingrojis. Un tad bieži vien izrādās, ka tajā sadzīvošanā īstenībā daļa no tā kreņķa nav vispār tajās sarežģītajās matērijās, bet ir tajā, kā mēs katrs par sevi rūpējamies par to, ka mēs pēdam, izguļamies, pasportojam, galā pie vēlna padejojam, jo tas dod tā kā vēl vienu citu attiecību, tā kā tādu to šķautni. Un tad izrādās, ka nav jau arī par ko strīdēties, jo nekas jau nemaz nav tāds, par ko strīdēties. Vispirms meklēt tās garlaicīgās atbildes. Paldies žurnālam Tiek par šo brīnišķīgo formulējumu. Man tas tik ļoti norezonē, ka man ir tāda pierakstu grāmata, kuras tādas pārnotas lietas ierakstu. Izrakstīja. Man liekas, ka šis viss iedzem vienu nosaukumu neņemt sevi pārāk nopietni. Arī, jā. Un dzīve kā tāda. Super, paldies jums, un tad es jums arī novēlu. Tad, vienalga kādā formātā tos konkursus, ja? Bet visu to krāšņo, ko jūs piedzīvojat, un lai ir vēl interesantāk nekā līdz šim. Jā, paldies. Es nezinu, kas tev ir lielākā auditorija? Sievietes lielākoties, jā. Varbūt, ja es drīkst, man ir aicinājums sievietēm. Droši. Tas ir runa tikai par tangoju. Jo tātad, ja sievietes grib dejot. Lielākā daļa, man liekas, reāli grib dejot, viņas piedzīvot to. Un tad viņas ved tos savus vīrus. Un man ir aicinājums būt ļoti, ļoti uzmanīgām ar to savu vīru vešanu. Jo, pamanieties būt tik gudras, lai vismaz kaut kādā veidā radītu kaut nelielu viņam sajūtu, ka to viņš izdomājis pats. Jo man pieredze rāda, ka tie, kurus atvelk tās sievas, viņi nepaliek. Ka tā nav arī viņa kaut kāda interese. Arī tas acīm redzot, tā ir zinām cīņa ar sevi un cīņa ar to stāciju. Un tad, kad
ja tu vēl pats neesi pieņems lēmumu to darīt, tad sanāk, kad ir kāds cits, kurš to ir pieņēmis tavā vietā, un tad gribās to citu vainot. Un tā. Tā sieva pasaka, nē, viņš jau negrib, es jau viņu atvilku. Tā arī skaļi priekš kam tu Tā- to tā tagad? arī Tas priekš kam? Nu jā, tā kā tad mans aicinājums būtu uzmanīgi ļoti. Tā kā tas ir par to, ka nevis kādu atvilkt vai ar spēku, bet ka, kad abiem gribās darīt. Vienoties. Līderis pats parasti dejojot neredz partneris seju. To redzēt no malas. Un reizēm tā seja ir tādēļ, kuras ir vērts pūlēties un ņemties un cīnīties ar to visu. Jo, ja to ar savu klātbūtni var padarīt otru cilvēku tik laimīgu, Kāda tā seja ir, kā tā seja tur rādās, tas ir wow. Tas ir rīktīgi wow. Un tas ir bez vārdiem. Veči tas ir bez vārdiem. Nav vainīgs jāsaka. Super, ļoti, ļoti labi piebildi.